teikšu, ka tas, ko es uzrakstīju pie savu video, tā ir pilnīgi absolūti laba patiesība. Es visu šo te laiku, jāsākot, praktiski sanāk tieši arī pusgads. Es paskatījos, kad man ir piefiksēti pirmie apkārtmēra mērījumi. Tās ir janvāra beigas, 29. Šodien ir, tātad, kurš šodien ir 30. 30. Jā. Vai 31. Tāds man ir dienas sajukušas. Labi, tas nebūtu tik būtiski. Un šo visu laiku es neesmu apēdusi nevienu uztura. Apvienotā karaliste man raud, raud. Raud, ka sūtiet lietu, es labprāt, bet viņš kaut kā neiet. Es labprāt aizsūtītu, mums daudz. Pašlaik jūlijā mums ir daudz lietus. Lūk, un tātad visus šos te mēnešus, neskatoties to, ka es esmu pilnīgi absolūti uzturu bagātinātāju fans, un tā ir manā dziļa pārliecība, ka mūslaikos, ja mēs gribam nevis vienkārši dzīvot vai izdzīvot, bet ja mēs gribam būt labā formā un enerģiski un neslimot un tā tālāk, mums uzturu bagātinātāji vienkārši ir maskēvi, mums viņi ir nepieciešami. Labvakar, vēl te forši mums pievienojās klausītāji. Stāsts ne par to, ir tas vienkārši par to, ka šos 6 mēnešus tiešām neesmu apēdusi nevienu uzturu bagātinātāju, nekādu, ne no vienas kompānijas, ne no aptiekas, pat D vitamīnu, neko. Un tā tad ir vienkārši tā pārtika, ko mēs visi varam nopirkt, veikals, tirgus, jā, supermarkets, nav man nekādi dārziņi, es dzīvoju Rīgā, neko pati neaudzēju, jā, tā tad viss, ko cilvēki pērk veikalā un nē. Tā kā, un kas attiecās atkal uz kaut kādiem preparātiem, jaunmodīgiem un visādiem, negribu reklamēt, nesaukšu vārdā. Tur es negribu teikt, ka es esmu pret, es esmu ļoti skeptiska, kas attiecās uz peptīdiem. Vispār ļoti skeptiska, tur var ātri iebraukt, ne tur, kur vajag. Bet to, ko izmanto tīrēšanai, saprotiet, tas ir medikaments. Tas ir medikaments, un tas ir izstrādāts konkrētām vajadzībām, ja? Cilvēkiem, kam ir nepieciešams. Šajā ziņā es domāju, ka tur viss ir ļoti ok, bet tad, kad cilvēks vienkārši sava slinkuma pēc, es tieši tā gribētu teikt, ja? Kad sava slinkuma pēc negrib iespringt nemaz, negrib iedziļināties, kas tavam ķermenim ir vajadzīgs, kāpēc viņš to lieko svaru ir uzkrājis, ja? Un vienkārši iet vieglāko ceļu, ja, tas ir tas, ko es saku, visi grib brīnum tabletītes un neko pašu negrib darīt, ja. Šajā gadījumā es esmu ļoti skeptiski, jo, ja cilvēks vēl to dara, teiksim, no ārsta kontrola, tāda ārsta, kurš saprot, ko viņš dara, ja, jāsaprot, ka ne katrs ārsts visu saprot. Un papildus sēd uztura bagātinātājus un seko līdzi savai veselībai, tā ir cita lieta, bet tas, ko es vienkārši redzu, un tos, kurus es redzu, kurus es zinu, man īpaši patīk tas, kā viņi izskatās, un viens otrs jau ir tā, kad sūdzās, kad jau, jo kas tur ir vienkārši, tur vienkārši tev nav apetīte, ne tikai nav apetīte, tu nevari ēst, tu vienkārši nevari ēst. Jā, tev nelien tas ēdiens, un pie laba gala tas novest nevar, ja to atstāja tā kā bez kontrolas. Tās ir manas vienkārši domas, tāpēc es nekādus līdzekļus nekad neesmu izmantojusi. Es kādreiz, protams, es ēdus uzturbagātinātājus, es esmu ēdus arī maltītes aizvietotājus un proteīna šeikus, un tam visam ir vieta dzīvē, bet tas nav šis gadījums mans. Un vēl, ko es gribu jau pašā sākumā tādas tā kā nolikt rāmīti, kādā mēs runāsim, es šodien nestāstīšu, kā jums notievēt. Es šodien vienkārši gribu padalīties ar to, ko un kā es darīju, un kā tas strādā man. Jā, jo, ja mums ir liekais svars, tur nevar skriet un ķert, kas pagadās pie rokas, jeb kādu jaunmodīgu diētu, vai kaimiņieni notievēt, tad man arī vajag, jā. Jums priekš ir jāsaprot, kāpēc jums tas svars ir, ko ķermenis tādā veidā grib kompensēt, kāpēc viņš uzkrāj to svaru, kas viņam pietrūkst vai no kā viņš aizsargājās. Un kamēr jūs nepalīdzēsiet viņam atrisināt to pamata problēmu, viņš to lieko svaru neatdos.
Nu, tas vienkārši tā ir. Jūs varat ar viņu cīnīties, varat varot sevi, ja? Bet viņš pēc tam jums vienalga atriepsies. Nu, kādā veidā atriepsies? Nu, nedodies kāda slimība, bet, nu, līdz ko jūs pārstāsiet sevi mocīt, tas svars atkal atgriezīsies vietā, cik jūs tur būsiet paspējuši novest. Tādā veidā tas nestrādā. Es pati tā esmu darījusi kādreiz, ja, labu gribot ar savām labām domām, kāpēc man tagad līdz tam datumam vajag 10 kg mīnusā, jo man tur nezinu kā vai kā tu skatumies un neskā izskatīties, tas tā nav pareizā pieeja. Nu, tas ir mans viedoklis. Mans viedoklis vēl ir tajā, ka tā kaloriju skaitīšana tas arī ir vispār pilnīgi galīgi garām. Vienkārši, ja cilvēks ir tāds, kam patīk tabulas un kam patīk visu skaitīt, rēķināt un svērt un mērīt, tā viņam ir tāda pozitīva izklaide un kāpēc gan ne, viņš tās kalorijas var tur mērīt, svērt un tā tālāk. Es personīgi nekādas kalorijas sev neesmu skaitījusi. Klientiem esmu, sev nē. Kāpēc es saku klientiem? Tāpēc, ka kādreiz es ar to nodarbojos, ka es palīdzēju cilvēkiem tievēt un atvesļoties un tā tālāk. Tagad es to jau sen vairāk nedaru. Nu, tāpēc, ka man ir citas interesantākas lietas, ar ko nodarboties, teiksim tā varbūt. Un pie kā es esmu nonākusi savos visos pētījumos. Pirmām kārtām man pašai priekš sevis interesē, kā mūsu ķermenis dzīvo, uzvedās, funkcionē, kā visi orgāni mums funkcionē, kas tur ir nepieciešams, jā, jo man ir vairāk uztrauc tas, pat ne tik ilgi, cik es nodzīvošu, jā, es uzskatu, ka tas galīgi nav tā kā, cik man būs lemts, tik es arī nodzīvošu. Man interesē tā dzīves kvalitāte. Jā, un viss, ja es kaut ko varu savā labā darīt, vai vismaz nedarīt to, kas man pēc tam atsauksies sliktā veidā, es gribu to zināt un gribu to mēģināt izdarīt. Tāda ir mana personīga attieksme. Bet kas attiecās uz šo te tievēšanu, man ir tāda tradīcija, kā filmā, jā, vieglu garu, jā, jeb kā tradicionālā krievu jaungada filma, jā. Tāpatās man ir tradīcija, kad es uz Ziemassvētkiem jauno gadu braucu pie māsas un brāļa ģimenēm uz apvienoto karalisti, uz Ziemeļangliju, tātad šitos visus svētkus pavadīt tur. Nu, tad parasti man tas brauciens, neskatoties kādos kilogramos un kādos izmēros es uz turieni aizbraucu, es atbraucu atpakaļ kā minimums vismaz ar 5 kilogramiem plusā. Nu, tāpēc, kad tur ir savādāks ēdiens, es ēdu to, ko visi ēda, es nepieprasu sev atsevišķi. Kaut gan māsa man ļoti cenšas arī veselīgi ēst. Nu, tā tas manā veidā strādā. Nu, tāpatās ir Ziemassvētkos arī, tur ir karstvīni un šampanietis un vēl kaut kas, un tas viss kopā. Cilvēkam kaloriju skaitīšana rada liekus. Nu, es arī esmu no tiem cilvēkiem, kam kaloriju skaitīšana tikai var iedzīt pilnīgā stresā, man tas radīs pretēju efektu, tāpēc pilnīgi nekad neesmu vienu kaloriju skaitījusi. Tas nenozīmē, ka es nezinu, pareizāk sakot, ir tā, uztaisīšu tagad atkāpi atbildot uz par tām kalorijām. Jūs noteikti visi arī ziniet, ja visas meitenes ir zinošas, ka ir tās tabulas, kur ir, viņas, es domāju, ka internetā ir atrodamas un viskaut kur ir dažādu produktu uzturvērtība, jā, tātad uzturvērtība, nu, kādu labumu viņš dod, jā, tur, teiksim, kaut kāds koeficients, tur ir glikēmiskais indeks, tur ir kalorijas, jā, uz kaut kādu daudzumu 100 gramiem vai uz gabalu, un vēl tur ir, jā, tur tādi parametri, cik tauki, cik lūkļhidrāti un tā tālāk. Ko es esmu izdarījis, tas varētu būt tā kā arī kādam no jums nodara, jo praktiski tas ir tas, kas mums ir arī jāzina par pārtiku, jā. Mums ir jāsaprot, tad, kad mēs skatāmies uz to maizes riciņu, vai tas nekas nav, nu kas viena maizes riciņa. Vai mums ir skaidri jāapzinās, ka tur ir diezgan daudz lūkļhidrātu un vēl kādas visādas lietas, un tas ir jāņem vērā. Jā, kas tur mums ir labs un kas mums dos lieku, ar ko mums pēc tam būs jātiek galā. Un es tā arī kādreiz izdarīju, man tas tīri profesionāli, man tas bija vajadzīgs, es ar to strādāju, bet es pati priekš sevis
Es izgāju cauri visiem tiem sarakstiem. Es pirmām kārtām atradu tos produktus, kuri man garšo un kurus es ēdu ikdienā un visbiežāk. Tos, kurus es neēdu, tos es vispār nepievērsu uzmanību, ja nav jēga. Ja es neēdu, tad es viņus neēdīšu tā, es piemēram, ko es neēdu apnes nekādas. Jā, ne lopu, ne mencu, nekādas vispār. Es neēdu nekādas no jūras, es gandrīz neko neēdu. Zivis ir forši pagatavota, jā, garneles, vēļveidīgos, bet es neēdu nekādus, ne austeres, ne visas, šitos, ne astoņi, neko. Līdz ar to, tad, piemēram, ar cinku man ir diezgan švaki, kur dabūt no dzīvā veidā, ja? Un es zinu, kas kur, teiksim, atrodās, ko es priekš sevis esmu izpētījusi, un es saprotu, ko es no saviem produktiem, tiem, kam garšo, ko es varu ēst vairāk, ko es varu ēst mazāk, kas man ko dos, kas man ko nedos, un ko es varu našķēties, ja? Es tādā veidā attiecos pret visiem tiem sarakstiem. Lūk, tātad es atgriežoties pie jaungada stāsta, tad, kad es šogad atgriežos no sava jaungada ceļojuma, bija mums tā augstā ziema pirmām kārtām, un es iziet ārā, gribēju uzvilkt savu kažociņu, un es viņu arī uzvilku gan. Viņam ir tās stieppogas. Un es eju pie un tās spirgos, un viņas lec vaļā, un tad es sapratu tajā mirklī, ka tātad puncīts ir uzēdies, kad, kažociņš neturās ciet, jā. Un tas bija signāls, ka kaut kur kaut kas ir jādara, un vēl ir kāda lieta, kāpēc man nāk, teiksim, svars klāt, ja es ēdu maizīti, vienalga kādu. Un vēl šādas tādas lietas, kas man nav labi, vismaz nav labi vairumā šobrīd. Kādreiz es varēju, šobrīd ne, bet man nav celiakija nekas, bet acīm redzot ir tā. Tad man rodās kas. Man augsts tā ir viena lieta, otra lieta ir tas, kad rodās tūskas. Plus vēl ziema un augstais laiks, nekāda baigā vēlēšanās man -20 un vairāk grādos iet kilometrus pa ielu absolūti nē. Tātad ziemā bija janvāris un februāris tāds kā es saku, dīvainā sēdēšana uz pakaļas. Un sevišķi vēl, teiksim, darbs un komunikācija ir caur internetu, baidzība liela, ja tā arī nav. Lūk, un tad tas jau nav pirmā reize, es arī iepriekš tādā veidā tievēju, kā man tā tūska kāpju uz augšu, ka es saprotu, ka man jau kāpjot pa kāpnēm ir tas, kad tā kā telpa jau tā kā aizdusa. Tad ir jāsāk kustēties, jā, lai limfa sāk cirkulēt un lai tā tūska iet nost, jā. Tas bija pirmais sākums, jau kaut kur aprīlī mūdu. Kaut kur martā es jau sāku aktīvi steigāt, bet ne pārāk liels gabals. Es tā centos, lai katru dienu būtu. Un mājās arī no rīta tātad vingrojumi, pirmām kārtām staipīšanās vingrinājumi. Es sapratu, ka es arī esmu tā kā ierūsējusi. Ja kāds, kas klausās, arī saprot, ka viņš ir tā kā ierūsējis, ka īsti tā kā nevar tās rokas uz muguras saņemt kopā un pieliekties nevar, un vēl kaut kas ir tā kā jākritiko, kā kaut kas vēl, kur sāp, nebaidieties, vienkārši sāciet staipīties. Sāciet staipīties tik, cik variet. Variet tik daudz. Rīt varēsiet bišķu vairāk, pēc tam vēl vairāk, un pēc tam vēl vairāk, un tā. Ja mēs sevi nepārpūlējam, bet pieejam sev saudzīgi, tos visus ierūsējumus ļoti viegli un ļoti ātri, salīdzinoši ļoti ātri varam mēs dabūt vaļā. Tas ir tas, kas nāk vaļā. Un staipīšanās vingrinājums tātad arī priekš limfas drenāžas no rīta, lai to limfu iekustinātu, palīdzētu iekustēties, staigāšana. Un paralēli pakāpeniski, tas arī ir viens no komponentiem, jā, kad kļūstot ar vien siltākam, labākam laikam, jā, mani šie te staigāšanas gabali un biežums un ilgums un garums palielinājās. Bet tur ir vēl viens āķis, par ko es pateikšu bišķiņ vēlāk, kas iedeva to galveno stimulu. Un, protams, ir kāds process, kas sākās, jā, tad viņu vajag kaut kādā veidā kontrolēt. Vismaz man patīk, svari man šobrīd mājās vispār nav. Es sākotnēji pie dēlu nosvēros, tāpēc es saku, es neatceros. Bija kaut kur starp 95 un 100 nebija, bet kaut kur tāds mans tas kilometru skaits bija.
pie mana auguma, kas ir man 1,74 m, un es nevaru norakstīt uz resnajiem kauliem, kā citiem patīk savus varu norakstīt, nē. Man ir smalkie kauli, un man normāls svars ir 68, 70 kg. Tad ir ok, 74, ko varētu teikt, ja, plus mīnus ar augumu. Man jau ir, tā kā bišķi pa daudz. Nu, tā kā man ir tie kaut vai 95, bija daudz par daudz. Tātad es sāku staigāt, un pie viena arī, protams, uzreiz, ko mēs darām, ja mēs esam vienreiz pielietojuši kaut kādu metodi, kas mums ir devuši labu rezultātu, mēs vienkārši ņemam un atkārtojam. Es daru tieši tāpatās. Es jau vienreiz arī no kaut kādiem 90 kg biju notievējusi. Es tagad negribu melot, es neteikšu ciparu, bet ļoti smuki notievējis. Arī tieši tādā pašā veidā, bez kaut kādas kaloriju skaitīšanas, bez nekā, nu tur toreiz es vēl kaut kādus uzturbagātinātājus ēdu, bet ne tievēšanai, nu tādu magnīju, D vitamīnu, B12, nu tas, kas praktiski mums katram būtu katru dienu vispār jāēd. Un es vienkārši sāku to darīt. Ne uzreiz varbūt tās visu izslēgt. Ko tieši es izslēdzu, es pateikšu bišķiņ vēlāk. Bet, nu tātad sakārtot. Svarīgi mums ir, jo es jau tajā pirmajā reizē, tas bija 2 gadus atpakaļ. Tajā pirmajā reizē es darīju tā kā pēc grāmatas, tā kā vajag, un arī skatījos, kā tas uz mani strādā. Nu, tas ir tas, kad uz kaut kādu laiku izslēdz noteiktas pārtikas grupas, tieši tās, kas mums var radīt iekaistumu organismā, jā, kas var radīt tūskas, kas var radīt dažādas alerģiskas reakcijas un tā tālāk. Izraisīt tur, visu to, kas veicina mums svara augšanu, kas veicina to, ka tas svars mums negrib kristies. Ar vārdu sakot, ja mēs to tā gribam nosaukt par kaut kādu diētu atvesļošanās, tad tā ir tieši aknu diēta, lai aknai iedodam mēs atslodzi. Kāpēc aknā? Te uzreiz es gribu tādu disklaimeru pateikt, kad es absolūti esmu pret jebkādām aknas tīrīšanām. Aknu tīrīšanas kūres, vēl visādas tur detoksu kūres, tas nē. Aknu tīrīt nevajag, viņu nevajag piesārņot ar visādiem mēsliem, vajag iedot to, ko viņai vajag, lai viņa var normāli strādāt. Es šajā jautājumā tagad negribu iedziļināties, es rastu sevišķi atkal stāsts, kāpēc ne. Nu, lūk, un tieši tā diēta, ja mēs to tā varam nosaukt par diētu, tur nav nekāda ierobežojuma, tur nav nekāda kaloriju skaitīšana. Tur vienkārši ir kaut kādus konkrētus produktus, mēs konkrētu laiku nēdam citus produktus. Tieši tos, kas tātad noņem to slodzi no aknas, lai akna var tā kā restartēties. Jo tas ir pats primārais, jo kā cilvēks, cilvēki tā arī runā, es nezinu, varbūt jūs arī tā runāt, mēs savā starpā arī tā praktiski izsakamies, ka tur dedzināt taukus, tur kaut kādi tauku dedzinātāji, tur tā un šitā, kā tad tā tauku dedzināšana notiek. Tas jau nav tā kā, nezinu, iekurt ugunskura un tur kaut ko sadedzināt, ugunī, tā tas nenotiek. Lai tā tauku dedzināšana pēdiņās varētu notikt, mums ir vajadzīga, ar to nodarbojās akna. Ir vajadzīgs, lai tā akna varētu strādāt. Un tāpēc, ja mēs iedodam aknai šo te atslodzi, restartu, tad viss arī notiek. Un man pirmajā reizē bija tā, un jāsaka, ka tagad otrajā reizē arī tāpatās, vismaz līdzīgi, ka sākot, tas pats sākums, tie pirmie mēneši, kādi 2 noteikti, ir tā, ka, praktiski nemanāmi, nekas nenotiek. Tūska noiet, manā gadījumā, un vēl kaut kas, bet, tā baigi it kā nejūtās, ne pēc drēbēm, nekā tam līdzīgi, bet tas sāka bišķiņ vēlāk. Tu jau sāc just, ka svārki paliek, ka jau krūšturu uz otro robiņu var aiztaistīt, tu vienkārši jau pēc drēbēm redzi, kas notiek. Tu no rīta pamosties, jau ar normālu seju, nevis tas acis netaisās vaļā, ka tev tur īstenībā jau organisms strādā normāli, nekādi pači tie saucamie vispār nav vajadzīgi, jo tu no rīta pamosties neaizpampis.
Nu, vienīgais, ja nu tu vakarā varbūt sadzeries ūdeni vai paēd kaut ko sāļu, par to neiet runa, bet nu, tā pie normāliem apstākļiem. Nu, lūk, un jā, ko es pieminēju iepriekš, arī pirmajā reizē tā tad izslēdzot šos pārtiku, un viņi jau pēc tam pakāpeniski sāk pievienot atpakaļ. Nu, šis varētu būt līdzīgi arī, ko cilvēki zina citas, teiksim, ārsnīciskās diētas, kur izslēdz tos pārtikas produktus un pēc tam liek atkal klāt. Schēma ir līdzīga, bet doma ir bišķi savādāk. Nav tik stipri. Un pēc tam liekot atkal klāt un skatoties, kādos organisms uz to reaģē, ja, tu jau saproti, kuri no tiem produktiem, ko tu biji izslēdzis ārā, ko tu kaut kādu laiku neēdi, kuri ir ok, uz kuriem organisms reaģē ļoti ok, nav nekādas sliktas reakcijas. Tātad tas nozīmē, ka to produktu droši var arī likt savā ikdienā atpakaļ, un tu uzreiz ļoti konkrēti redzi, uz ko. Tāpēc es zinu, kas ir tie produkti, uz ko un kā slikti reaģē mans organisms šobrīd. Tāpēc es arī, kā saku, ka nav tādas diētas vienas, kas der visiem. Nav tāda uztura plāna, kas tagad der visiem. Cilvēki savāc grupu, tagad jums būs uztura plāns uz nedēļu, uz 2 nedēļām, visiem viens, un tā tas nestrādā. Mēs esam katrs ļoti individuāls. Jā, ir pamatā tādas vadlīnijas. Jā, mums ir vajadzīgs olbaltums, mums ir vajadzīgi ogļhidrāti, mums ir vajadzīgi ogļhidrāti, mums ir vajadzīgi dārziņi, nevis šķiedras. Tas ir vēl, kas man briesmīgi besī. No visas tās revolūcijas. Šķiedrvielas ir šķiedrvielas. Un dārziņi ir dārziņi. Un nevajag dārziņus saukt par šķiedrām. Nu, ok. Nu, lūk, un tā tad, jā, tad mums vajadzīgi tauki, olbaltumi, ogļhidrāti, jā, un arī parasti ogļhidrāti mums ir vajadzīgi, un visi vitamīni, minerāli un tā tālāk. Mums to visu ar to ēdienu vajag saņemt, lai mēs varētu normāli dzīvot. Bet nav tādu labo vai slikto produktu. Nav kaut kādu superprodukts, kas tagad visiem nodrošinās jaunību. Jā? Tas pats avokado, vienam viņš ir super ļoti, ļoti forši, un kādam ir, kad viņš vispārībā neder. Tas ir stipri individuāli. Nu, protams, tas vēl ir atkarīgs no tā, kāds mums ir kuņģa zarnu trakta stāvoklis, kā mums ir kuņģa ar kuņģa skābi, kā mums gremošanas fermenti izstrādājās, kā mums žultspūslis strādā, kā jūs teicu, kā akne jūtās, kas mums tur notiek zarnās. Tas viss ir viena sistēma, ja? Ja mēs sakārtojam gremošanas sistēmu, ka tur viss strādā perfekto kā pulkstenis, viss ir čikiniekā, tad bez šaubām arī uzlabojās šis te variants noteikti, ka mēs varam kaut kādus vairāk dažādākus produktus likt ikdienas ēdienkartē, mums tas būs plusā, nevis mīnusā. Bet tas ir tas, kas mums ir pašiem jāapzina. Un šī metode man personīgi ļoti patīk priekš sevis, bet kāpēc es tā negribēju īsti par to stāstīt, jo es iepriekšējo reizi, es tā ļoti, kad tu pirmoreiz kaut ko izmēģini, un ka tu redzi, ka ir rezultāts, kas tev iepriekš tik grūti nācis, un tagad viņš ir atnācis tādā vienkāršā, vieglā veidā. Tu tā kā gribi padalīties ar citiem cilvēks, tā kā, jā, un es gribu, un tu viņam izstāst, un viņš saka, vai, kurš tad to tagad te vai, ko tā ēst? Ar cilvēkam cukura diabēts nesti gadus, tad viņš nevar atteikties no būciņām. Ko? Ko tur var izdarīt? Neko. Neko. Var dzīvot arī tādā veidā, bet, tāpēc es pateikšu. Jā, tikai, vēl ir tāda lieta, es jau sākumā, tā kā brīdināju, jā, skatoties, kas jums ir, jā, svars var būt arī, ja ir kaut kāds hormonālais disbalans, jā, vairogdziedzera, jā, hormoni nestrādā, teiksim, kā vajag, ir saucamā palēnināta vairogdziedzera funkcija, tad tas nāk klāt ar svaru un vēl visādas lietas, kas mums, teiksim, veselības ir. Tas viss ir jā, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā šo metodi var izmantot jebkurš, ja nav kaut kāda specifiska ļoti slimība, kur ir kaut kādi ierobežojumi, ko konkrēti tu vari un ko konkrēti tu nevari ēst, jo vienalga, lai kas mums arī nebūtu, pamats mums ir mūsu gremošanas sistēma, mūsu aknas stāvoklis un veselība, un arī, lai būtu
lai būtu viss, kas nepieciešams mūsu vairoga dziedim, lai viņš varētu strādāt, viņam ir vajadzīgi arī visi vesela kaudze, visādi vitamīni, minerāli, un lai tos mēs atkal no tā ēdiena varētu dabūt ārā, vai pat arī no tiem uzturu bagātinātājiem. Mums ir jābūt kā pulkstenis, mums ir jābūt kuģis kābe, mums ir jābūt aknai jāstrādā, jo tā, viss ir savstarpēji saistīts, tāpēc es domāju, ka var mēģināt skatīties un pielietot un klausīties sevi. Kā to izdarīt, es pastāstīšu. Lūk. Tātad par to, ko es darīju fiziski, to es pastāstīju, bet kur ir tas vēl viens āķis, kas noteikti ir vajadzīgs, ja mēs gribam, ja mēs tagad runājam par tievēšanu, cilvēks gadiem nevar notievēt. Cilvēks negrib. Tagad šajā mirklī tāda daļa no jums var pilnīgi apvainoties, bet es nesaku, ka jūs ar prātu negribiet. Ar prātu jūs gribiet. Bet zemapziņā ir kaut kur kaut kas, tās saucamās papildus izdevības, vai kā to latviski pareizāk pateikt, ja? Zemapziņā ir kaut kas, kas to bloķē, zemapziņā ir, saka, kā nav droši, ja? Tev drošāk ir būt ar šito te lieko svaru. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir atkal, kad tieši tas, kā Malvita rakstīja, ka kaloriju skaitīšana izraisa lieku stresu. Cilvēkiem vispār mēdz izraisīt lieku stresu, tas, ka viņš tagad ir uzlicis to mērķi, ka man tagad obligāti ir jānotievē tur tie 10 kilogrami līdz tam datumam, jo tas un tagad ir viss fokus uz to, kā es tagad te tievēšu, un cilvēks katru dienu iet pie spoguļa un skatās, ka es vēl neko neesmu notievējis, un tā katru rītu tā kā mantru, un tas realizējās. Tāpēc vieglāk ir notievēt, ka tāpēc es teicu, man nebija fokus uz tievēšanu. Vispār nebija. Mans fokus bija kas? Es nobijos, ka man ir jau viss vēders kāpu augšā, un sirdis spiež, man viss ir tuskas, kājas pams, rokas pams, no rīta seja ir aizpampus, es īsti telpo devu, man ir jāiet, man jādabūt asmos, es uz to fokusējos, tas bija pirmais. Otrais, mums ik pa brīdim, droši vien jums arī uznāk kaut kādas idejas, ko jūs gribat realizēt un tā tālāk, un man šo pavasari, es nezinu, tas bija aprīlis ir maijs, kad man ienāca šī ideja prātā, un kaut kad šopavasar man noģingstēja tas, ka man iecepīja tā ideja, ka es gribu noiet to Santiago, Camino Santiago ceļu. Vienu no. Un tad nevis vienkārši kā ideja, bet es sapratu, ka es to gribu izdarīt. Nav tā, ka es tikai tagad par to uzzināju, es par to ceļu zinu sen, bet viņš man nekādīgi nebija uzrunājis. Un tagad viņš man uzrunāja. Un es tur jau paspēju visu noskatīties, izpētīt, un es sapratu, ka tas, ko es gribu iet, tas ir Portugāles ceļš, bet no Porto. Tas ir īsākais un, manuprāt, vieglākais. Es par sevi ļoti augstās domās neesmu, es nekāda sportista neesmu. Staigāt man patīk, jā, bet tur ir jānes vēl sava mugurstoma, un tad es sāku domāt tā loģiski, ok, es tagad to gribu izdarīt, kas man ir vēl, tad es to gribu darīt. Es sapratu, ka es to gribu darīt ne augstā laikā, tātad tas varētu būt maijs, jūnijas, kaut kad tāda. Tātad skaidrs, ka tas nebūs šogad, ātrākais tas varētu būt nākošgad, tātad man ir gads laika, un būtu muļķīgi tam negatavoties, savu fizisko kaut kā nebūtu. Lūk, un tad man radās pavisam cits azarts, kāpēc es sāku staigāt tieši tos lielos gabalus, jo līdz šim man bija tā vidēji mēnesī 130, 140, apmēram tā. Tā baigi cītīgi es nestaigāju kilometri mēnesī. Un tur tad ir, teiksim, 2 nedēļās būtu tā doma noiet man tos 300 kilometrus. Tā tad man vajag pamēģināt, kā tas būs un kā es jūtos un vai es to vispārībā varu. Un nākošais ir, protams, man atkal tas, es saprotu, ka man vajag bišķiņ šeit to muskultūru, tā kā un rokas un muguru, lai es varu nest, jo mans mērķis nav tai ceļā nomirt, kā svērceļniekam jau, neaizejot līdz galam mans mērķis ir noiet un visu, ko es maksimāli fiziski varu sevi sagatavot, ja, lai izbēgtu no kaut kādām traumām, no tā, ka es skatos uz tiem ceļi, sāp muguras, sāp vēl kaut kas, maksimāli kaut kā tā. Un tāpēc es saku, ka man viss fokus bija uz to, uz savu tātad veselību, uz savu fizisko, un es fokusējos uz to. Viss, un es par kaut kādu to svaru, es vispār nedomāju, tikai vienkārši, ja es jūtu, ka kaut kā man liekas, ka kaut kas man atkal tā kā sāk kļūt vaļīgāks, es paņēmu to mērlentu un pamērīju tos savus izmērus, pierakstīju un vienkārši sev tur klodītē. What if so?
Un es tagad varu teikt, ka tas ir tāds ļoti labs variants, ka mēs to fokusu novirzam uz kaut ko, uz citu, bet nekoncentrējamies uz tievēršanu, aiziet tā kā blakus efekts. Tad, manuprāt, ir foršāk. Mēs uz citu kaut ko strādājam pie cita un ārprāt tā pievēršana. Jo kā ir, tad, kad mūsu organismam mēs ļaujam viņam tā kā atveseļot sevi, viņam nav vēlmes turēt liekos taukus, viņam tos nevajag. Un tad viņš viņus sāk tā kā atdot, izmantot enerģiju. Nu, lūk, tāds ir tas mans ceļš. Kas vēl ir? Nu, šīs ir tās divas galvenās lietas, tas vēl ir noteikti jāņem vērā, un ūdens ir svarīgi. Ūdens ir svarīgi un tīrs ūdens ir svarīgi. Es personīgi es lieku pie ūdens, lieku sāli nedaudz un lieku arī citronu. Nu, ir kādreiz, kad es aizmirstu, nepielieku, bet principā. Kāpēc? Tāpēc, kā sāls man personīgi ir vajadzīgs, ja es nedzeru nekādas tabletes, lai man kuņģis labāk ražotu sālskābi, jo, lai varētu sālskābi ražot, ir vajadzīgs arī sāls. Es tāpēc dzeru sāls ūdeni tādā veidā un jūtos ļoti, ļoti labi. Un atkal karstā laikā, tagad, kad ir vasara un karstums, mēs izsvīstam to sāli ārā. Sāls, nātrija chlorīds, tad ir elektrolīts, kas nātrija chlorīds un kālijs. Tie ir elektrolīti, kas mums ir nepieciešami tātad papildus karstā laikā. Ja? Karstā laikā tātad vēl ir papildus uzdevums. Citrons ir garšai. Tas nav ne modes lieta, tas nav ne tievēršanai, tās ir visas pēdējās muļķības. Citrons man ir garšai. Nu, ja man ir citreiz gribās speciāli tā kā, piestrādāt, tad es tieši nogriežu to citronu dzelteno miziņu, tur aplēju vēl ūdeni, lai man tur izmirkst, jo tajā miziņā ir vajadzīgas lietas tādas kā polifenoli. Nu, un tas, kas tur no citrona, tas bišķiņ citronskābi, tas ir garšai. Lūk, kas attiecās uz tievēršanu vēl, kas var traucēt jums tievēt, tas ir stress, un stress ir tiešām nozīmē. Un nevis tas stress, kas ir pēkšņi, bet tas, kas ir tā non-stopā, backgroundā. Tas, kur visu laiku mums tik atlīdz švārās, jā, kas būs rītu, un kas man būs darbā, un ko es ēdīšu, un ko es darīšu, un Dievs, un kas ar tiem visiem kariem, un notiek, un vīrusiem, visu pārējiem. Un šitais visa tas, kas mums tur notiek, ja? Tas, kas ir background stress, tas ir tas, kas mums ceļ to kortizolu līmeni uz augšu. Non-stopā. Un ja mums kortizols ir augšā, ja? Tas ir hormons, tikmēr mēs tievēt nevaram. Nu, viņi strādā sinhronī ar insulīnu, tas ir atkal savs, man kādreiz bija, droši vien, ka vairāk Facebooks nav saglabājis, viņš nesaglabā laivus. Bija par šo te stāsts, kādreiz labs prāts, kādam interesēs, varu pastāstīt. Ja? Tad jums ir jāsāk saprast, kāds ir jūsu tas iekšējais stresa stāvoklis, ja? Kāda jums ir spriedze iekšā vai nav, un mēģināt to dabūt nost. Kas palīdz? Nu, es esmu iemācījusies jau sevi pieķirt, jā, un ar to strādāt, bet, teiksim tā, kas palīdz, ja jūs saprotat, ka jūs esat tādā saspringtā un satrauktā iekšējā kaut kādā tādā spriedzē. Saucamā diafragmālā elpošana, ko tas nozīmē? Tas ir elpošana ar elpot vēderā. Jo parasti, kā mēs elpojam tā kā, šeit krūtīs ir ceļš sievietes sekla elpoja ar krūtiem, bet tas ir tas, ka tāda dziļa ielpa. Un ielpa ir īsāka nekā izelpa. Nevajag nekādu elpu aizturēt, vienkārši tā un elpojam iekšā caur degunu, izelpojot caur degunu. Ielpa ir uz 4. Un izelpa ir uz 6 līdz 8. Ja? Tad pie sevis ielpojam, pie sevis skaitojam 1, 2, 3, 4. Un izelpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un tā, lai mums tā kā, kad elpojam, tad vēders tā kā mums kustās, tiksim tā, ja? Jūs variet paskatīties, čatam GPT uzprasīt, ja? 5 minūtes, tiksim tā, paelpot. Otrs variants, kas vēl, ja jūs jūtat, ka jums ir tāds, adrenalīns, kortizols un kaut kāds iekšē trauksmi,
palīdz fiziskas darbības. Bet vislabāk ir tad, ja var vienkārši paņemt un iziet ārā un iet staigāt. Ne ātri, nekādi neskriet, vienkārši iet normālā tempā un te strādā garas pastaigas. Ja vajag izgruzīt galvu tā riktīgi, dabūt ārā visas stulbās domas, 2, labāk 3 stundas jūs redzēsiet, jūsu domas pilnīgi apgriezīsies savādāk, jūs absolūti nomierināsieties, jums iekšā būs miers un gaišas domas galvā. Tas, to es saku to, ko es esmu personīgi darījusi, ko es esmu izmēģinājis, es zinu, kā tas strādā. Ja nevar, nav laika, nevar darbā vēl kaut kur, jā, tad vismaz būtu ļoti labi, ja jūs varat vismaz kaut ko pietupieni labi strādā, ļoti labi noņem to. Tas ir arī tas, ko rekomendēju visiem tiem, kam vajag iet uzstāties, kam ir šitais tas lampu drudzis, kam stress, ka nevar, jā, ir kaut kas fiziski, kaut vai rokas šādā te veidā, jā, pietupieni labi strādā, fiziska kustība caur ķermeni, mēs dabujam ārā tos stresa hormonu. Tas ir vēl viens. Un svarīgākā detaļa ir miegs. Ja jums būs ēdiens, tas, kas jūs dara veselu, nevis slimu, ja, tad maksimāli, kas palīdz attīrīt aknu, kā attīrīt, noņemt slodzi no aknas, tā būtu pareizāk darīt, ļaut viņai restartēties, vienlaicīgi pabaro mūsu organismu. Būs fiziskās aktivitātes, piemērota fiziskā slodze izkustēšanās, stresu mēģināsiet kontrolēt, kā nu var, cik labi būs ūdens pietiekami, un miegs. Un miegs šeit ir pats galvenais. Pilnvērtīgs, veselīgs, dziļš miegs. Nepietiek ar to, ka jūs vienkārši aizmiegat un no rīta pieceļaties, ir svarīgi, kā jūs no rīta pieceļaties. Vai jums ir pietiekama enerģijas, vai jūs bez modinātāja nostaties un esat jau priecīgi no paša rīta un jums nekādu kafiju nevajag, lai atmostos kafiju tikai tāpēc, ka garšo. Tā ir viena lieta, otra lieta ir tāda, kā zvana modinātājs, zvana 3., 5., 10. reizi, tu nākus izkāpt no gultas, pamosties ap 12. Tas nozīmē, ka tavs nakts miegs nebija kvalitatīvs, nebija dziļā miega pietiekami. Vai vēl kaut kas cits. Tas ir ļoti svarīgi, jo miegā mūsu organisms atjaunojās. Ja mums nav šī atjaunošanās fāze, tad mums arī tievēšana var neiet uz priekšu. Tas ir tā papildus. Meitenes, ja jums ir kaut kas, ko jūs gribat jautāt, jūs droši varat uzrakstīt arī kaut kādus jautājumus, ja jūs vēl tur, protams, esiet. Es tur paskatīšos, vai vispār mani kāds skatās. Nē, skatās gan. Skatās it kā 11, 2 tik sasveicinājušies. No. Tātad šīs ir tās lietas. Un vēl ko es par sevi gribu pateikt, ka, teiksim, es mērot tos apmērus, jā, man kaut kā labāk gāja tie centimetri tieši viduklis, vēders, gurnī, bet tieši šeit, te līdz kaut kādi centimetri bija aizgājuši. Zemkrūtīm, virskrūtīm. Es krūtis nekad nemēru, jo krūtis man nevajag tievēt, man vajag, kas ir virs un man nevajag, kas ir zem. Un kājas, jā, tieši arī, tās kājas augšā, augštilbu. Un kaut kā tā ļoti tā negribīgi. Un es te paskatījos, pameklēju burtiski dažus vingrinājumus, pieliku tieši priekš augštilbiem. Un es arī skatos, ja, ko es varu pamazām pielikt kaut kādus spēka vingrinājumus, jā, priekš roku muskultūras, jo tas man stāv prātā, ka to man vajag tā kā tālākā nākotnē. Vasarā es negribu iet uz sporta zāli, es vispār negribu iet uz sporta zāli, godīgi sakot, bet es tā kā apzinos, ka varbūt man kādreiz vajadzēs tomēr uz turien aiziet. Bet, kaut kad tuvāk būs slikts laiks, varbūt. Es saprotu, ka man vajag tam nogriezt. Un to, ka var darīt mājās, jā, var ņemt hanteles, ja nav hanteles, var pielāgot, var ņemt ūdens pudeles, jā, hanteļu vietā, un tur tādi daži vingrinājumi. Un līdz, ko es sāku šos vingrinājumus pildīt, jā, es skatos, man ļoti labi aizgāja centimetri tieši šeit, kas ir šeit, te grūša kurvis un augštilbi. Tā kā, lūk, spēka vingrojumiem tas nav man nekāds atklājums no jaunums. Es zinu, ka viņi ir vajadzīgi, vienkārši man priekš tā ir. Mājās es esmu gatava kaut ko lēnītēm sākt darīt. Man vienkārši tās sporta zāles baigi neiedvesmo.
Nu, nezinu, varbūt vienkārši jāsāk, jāaiziet un jāsāk. Tā, ko es vēl esmu pierakstījis par miegu, es pateicu. Nu, es tagad jums varu pateikt vienu lietu, kas, ko jūs varat darīt, ja jūs vispār gribat saprast, kā tas, ko jūs ēdat, kā ietekmē tas, kā jūs jūtaties, ne tikai svaru, bet vispār. Jo redziet, kas mums notiek. Par to es arī esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas, ko mēs ēdam, tieši ietekmē, vai mēs esam veseli, vai mēs esam slimi. Daudz lielākā mērā nekā kaut kāda ģenētika vai vēl kaut kas. Un īstenībā ģenētiku arī mēs ietekmējam. Epiģenētika ir vairāk no svara nekā gēni, kādi mums tur ir. Nu, vienīgi, ko var darīt? Tas ir vēl pirms tam, kad kaut ko nomainīt savā ēšanā. Pagaidām neko nemainam, vienkārši gribam saprast, kā ir ar to, ko mēs darām. Tur vajag vest to tā saucamo savu uztura dienas grāmatu, kā minimums 3 dienas, labāk jau tas būtu 5, 7, vispār tā kā to prasa speciālisti, tas ir 14 dienas, bet es nezinu, kurš klients to vispār kādam dara, man liekas, tā ir neiespējama misija. Varbūt, ja ļoti motivēts un tā tālāk no manējiem, es tad konsultācijas var dabūt no manis, ja cilvēks pats tur tā kā īsti netiek galā. Un tad maksimums, ko man ir cilvēki bijuši gatavi darīt 7 dienas, to visu pierakstīt, bet 3 dienas ir ok, 3 dienas var izturēt jebkurš. 5, tā saskripam, krieviski runājot, un tad ir daži īpaši tādi apzinīgi 7 dienas, ja? Bet vismaz 3 dienas to točno var izdarīt jebkurš. Ko mēs darām? Mēs pierakstam pilnīgi absolūti visu, kas nonāk mums mutē. Pēdējo ogu, pēdējo vienu končiņu, puscepumiņu, visu. Ja? Gan ēdamu, gan dzeramu. Vienalga. Kā mēs to rakstam? Mēs rakstam, kad mēs apēdām, ko mēs apēdām un cik daudz mēs apēdām. Un ko mēs izdzērām. Gan ūdeni, gan alkoholu, gan limonādi, gan kompotu, ķīda, jebko, visu. Ja? Tā ir viena lieta, bet tas nav viss. Mums plus vēl ir jāraksta to, jāklausās sevī, kā mēs jūtamies. Un kā sākās rīts? No rīta tu pamodies, un pirmais, kas tev ir jāatraksta, tas nenozīmē, ka tikko atvēri acis, tev jāsāk rakstīt, jā, bet kā sāk to, tikai var pēc brokastīm to pierakstīt, bet kam tev ir jāpievērš uzmanība? Kā es jutos, kā es pamodos, vai es viegli pamodos, vai man bija grūti pamosties, kāda man bija, es biju priecīgs, es biju saskumis, es biju drūms, kā es jutos. Un vai man kaut kas sāpēja, nesāpēja, tātad visas savas sajūtas. Tad pamodos, 7, pēc tam 6:30 es izdzēru pirmo kafiju, pēc tam es izdzēru glāzi ūdens, pēc tam 8 es paēdu brokastis un visu to pierakstīju, un ko es tur ēdu. Un kā es jutos pēc tam, pēc brokastīm. Vai man kas spieda, žņaudza, grauza, nekas, man es jutos labi. Kā es jutos pēc stundas pusotras, pēc brokastīm. Mums tātad ir jācenšās klausīties sevi, kā es jūtos. Ja jūtos ok, ja es kaut kur sajūtos, un te kaut kas te spiež, te man pēkšņi kaut kāds nelabums, vai man tagad vēders uzpūtās, vai es paēdu brokastis, un pēc 10 minūtēm man jāskrien uz tolti, man visu izrāva cauri skrējamais, jā. Jā, kā es eju uz tolīti, tas arī jāraksta. Kāds bija vēdera izejā, vai šķidra normāla, vai kas, vai man ir gāzes, tas viss ir jāpieraksta. Dienas laikā absolūti viss. Plus tur ir tātad bez šaubām atsevišķi jāatzīmē, cik daudz ir ūdens izdzerts, kad tu viņu tur dzēri arī, jā, un kā tu jūties. Kā tu, kad ej gulēt, vai tu uzreiz aizmigi, kā tev ar iemikšanu, tas process, vai tu naktī mosties vai nemosties, tas arī to no rīta tad mēs aprakstam. Un plus vēl mēs tur pieliekam klāt savas fiziskās aktivitātes. To mēs arī pierakstam un aprakstam. Un tad, kad jūs esat tādu mājas darbiņu izdarījuši, tad jūs pēc tam varat apsēsties un izanalizēt, un jau tad jūs sapratīsiet, jūs redzēsiet jau kaut kādas likumsakarības, ja? Kas pēc kā nāk. Jo parasti ir tā, ka mēs to, ko mēs šodien ēdam, tas jau neatsaucās rītā.
ne kilogramos, ne slimībā, nekā. Nu, vienīgais, ja mēs apēdam sabojātu pārtiku. Nu, tad mēs uzreiz redzam, ka no tā bija slikti. Un tāpēc mums ir grūti salikt kopā, kas no tās pārtikas mums tur traucē dzīvot. Proti. Tad, ja mēs sākam sakot, mēs tur varam. Ja jums ir jau tāds, varbūt tās izstrādās tāda novērošanas spējas, ja jūs ļoti labi ar to tiksiet galā, bet ja nu kādam ir liela vēlme tik tiešām uztaisīt šo te savu analīzi, un viņš saprot, ka viņš tur nekā nesaprot, ja, nu, ir tāda iespēja, ja jūs variet paņemt pie manas konsultāciju. Nu, konsultācija, protams, ka nav bez maksas, tā ir maksas, bet cena ir pieejama. Jā, un, nu, man tur diezgan liels darbs ir, jā, izanalizēt visu, kas jums ir, ko mēs darām konsultācijā. Konsultācijā jūs izdariet savu darbu, iesniedziet man savus šos te ierakstus, es to analizēju, jā, man rodās no tā kaut kāds priekšstats, un tad mums ir pati konsultācija, kur mēs vēl visu izrunājam un dodu papildu jautājumus. Jūsu jautājums ir, ko jūs ar to visu gribat darīt. Jā, un mēs nonākam pie tā kopējā secinājuma, jā, ko mums vajag pamainīt, ko mums varbūt vajag izslēgt, ko mums varbūt pielikt klāt, vajag, jā, un ja mēs ēdam uzturbagātinātājus, arī mēs tur to rakstam. Tieši tāpat mēs varam paskatīties, varbūt kaut kādus uzturbagātinātājus mums vajag, kā mums to visu sistēmu sakārtot, jā, un pēc tam mēs arī palīdzu, cilvēks saka, ok, jā, es gribu šīs izmaiņas ieviest dzīvē. Jā, nu, es palīdzu arī tavus pirmos soļus iedot kaut kādu feedbacku un pie tā pastrādāt. Nu, tādā veidā var. Nu, lūk, tad, ja jūs to izdariet, jā, tad jums jau ir kaut kāds par sevi priekšstats. Ja jūs to negribat darīt, nu, jūs varat to nedarīt. Jūs varat izmantot, ja vēlaties, manu šo te ēšanas stilu. Nu, tas nav mans, to es pati neesmu izdomājis, jā, tas ir tas, ko es pielietoju un veiksmīgi divas reizes. Tāpēc varētu teikt, kā tas ir veiksmīgi, kā tad divas reizes. Nu, veiksmīgi tā, ka tad, kad es to pielietoju, es veiksmīgi, bet es nenotēvēju līdz galam. Līdz galam tas būtu līdz tiem maniem optimālajiem vai nu 68 vai 70, nu, tas atkarībā no muskuļu masas, no katrā gadījumā nepalikt pie kaut kādiem 80, 78, jā. Mums organisms var noturēt ilgstošu svaru savā optimālajā režīmā. Ja? Savādāk viņš vienalga, ja viņš nebūs tajā savā svarā, viņš vienalga būs tendence viņam likt klāt. Nu, tā viņš strādā. Nu, lūk. Un kādu laiku es arī tā ļoti forši dzīvoju, bet tas sanāk pagājuši gadu. Pagājuši gadu augusts, septembris, nu, tur sākās baigie stresa momenti, tur vēl sākās visādi pasākumi un ballītes un viss pārējais, un tur aizgājuši rejā visa ēšana, un, nu, es apzināti, es zināju, ka tas tā būtu, es vienkārši vēl tur divus, es domāju, nu, labi, kā būs, tā būs, tas viss beigsies, tad skatīsies, kāds ir iznākums, un tad sāks no gala. Tas bija tāds apzināts lēmums, tas arī starp citu ir svarīgi. Arī tad, kad jūs ēdat našķi jau nav aizliegti. Jūs ēdat našķus, arī tas, lai būtu tas apzināti, ka jūs tagad vienkārši sev pasakiet, ot es tagad gribu konkrēti, nezinu, biezpienu kūku, vai es tur gribu, es nezinu, kaut kādu Napoleonu, nu es tagad vat gribu. Un viss tātad es eju un vienkārši pēdu bez sirdsapziņas pārmetumiem, es izbaudu, es gūstu baudu, man ir pozitīvas emocijas un tas tikai nāk par labu. Vienīgais ir, ja es gribu to Napoleonu ēst katru dienu un vēl no rīta līdz vakaram, tad jau ir jautājums, kas īstenībā notiek. Bet tā, ja reiz tāpat tās ir kaut kādas dzimšanas dienas vai pasākumi, savu glāzi vīna vai konjaku, vienalga šampanieti, tas viss ir ok. Tas ir norma, ja jums tā gribās. Lielāka kaitējums ir no tā, ja mums kaut ko gribās un mēs tagad sev, nē. Nu, ja tas vienkārši nav saistīts ar veselību, ka tas ir dzīvības nāves jautājums, par to mēs šobrīd nerunājam, vai ne? Lūk. Tagad stāstīšu, ko nedrīkst ēst. Ja jūs gribat izbaudīt manu pieredzi, tad tas, ko mēs izslēdzam, ko mēs neēdam, mēs neēdam nekādu miltu izstrādājumus. Ar to es domāju labību. Ja? Rudzi, nieži, kvieši, auzas, šito visu mēs neko neēdam. Neko. Pilnīgi neko. Nekāda veida ne makaronus, ne maizi, ne bulciņas pasargdievs, ne cepu, neko.
Neko, kas ir saistīts ar miltiem. Arī ne veselus graudus, neko. Ja? Tātad šito mēs neēdam. Kas attiecās uz maizi, ja ir maizes ēdāji, ja tā ir, piemēram, griķu maize, vai tas ir kaut kaņepju maize, un ja tur nav nekādi ne kviešu milti, ne rudzu milti, ne kaut kas tam līdzīgs. Ja? Ja tur tie milti, kas tur iekšā ir, tie ir no sēklām, nevis no graudiem, nevis no labības. Ja? Jo griķi jau nav labība, ja jūs saprotiet. Tad tādu maizi, jā, ok, neiet runa par maizi, iet runa par sastāvdaļu. Tālāk visi piena produkti, izņemot sviestu. Sviestu labākie maksimālu tauku procentu ir, kur ir 73%, sviests ir 83%, 82,5%, un ir vēl lielāks procents, es vienkārši neesmu lielāk redzējis. Nu, tad ir gīzsviests, jā, bet gīzsviestu mēs izmantojam cepšanai, nu, maizīti mēs neēdam, tad kur mēs to sviestu liksim, īsti jau daudz nav kur likt pie dārziņiem, jā. Tātad sviestu un treknu krējumu var. Treknu krējumu var izmantot, un tas ir viss no piena produktiem. Gaļu ir, ja jūs variet gaļu izslēgt pavisam, tad uz kādu laiku var izslēgt arī gaļu. Ja jūs nevariet izslēgt, nu, tad mēģināt viņu maksimāli nu, tā kā samazināt, nelikt akcentu uz gaļu. Ko tad ēst un gaļu arī, tad, ja mēs ēdam gaļu, tad neceptu, jā, nesaceptu gaļu, tā tad vārītu vai tur, nu, kaut kādu sautētu, tādā veidā, jā. Visi žāvējumi, sālījumi, marinējumi, zaptes, kompati, medu ieskaitot šitais viss nav. Tātad nekādi konservi, pilnīgi nekas. Viss tie, kur mēs ejam gaļas veikalā, kur ir smukas, desa žāvējumi un tā tālāk, tas viss nav. To mēs neēdam. Es tagad vienkārši iedomājos par speķi. Nu, speķis ir sāļš atkal, ja? Speķi, tad drīzāk speķi varbūt kādu gabaliņu var apēst, bet gaļas ne. Tā, nu, protams, visa veida cukuru, konditorija, kūkas, jā, es jau minēju, bet tagad no otras puses, jā, visādus cukurus, visādus saldinātājus, vienalga agavis, sīrupi un neko. Neko mums nevajag ēst, neko. Un vispār, jebkādi pusfabrikāti, jebkāda rūpnieciski pārstrādāta pārtika, nu tātad telmeņi, nē, jā. Nu, šis varētu būt grūti, jā, kafija, melnā tēja, nē, zaļā tēja, jā, alkohols, nē. Un tas ir tas, kas ir ikdienā, nav. Tas nenozīmē, ka, ja jūs tur kādreiz, nezinu, mēnesi reizi iedzersiet kaut kādu šampi un apēdīsiet kādu kūku vai izdzersiet kafijas tasi, jā, no tā avārija nekāda nenotiks, jā, bet mēs tagad runājam par to ikdienas rutīnu, ko mēs ēdam. Nu, un tad, kad es pastāstu šo, tad cilvēkam ir viss, ko te lai ēd, man nav ko ēst, un tātad ir sevišķi jāvēl, mēs dzīvojam laukos. Un ja jūs varbūt esat pieraduši, kā es kādreiz biju pieradusi bērnībā, kartupelīši ar speķa krējuma mērcītes, īpoliņiem vai diez tik garšīgi. Nekādas krējuma speķa mērcītes, ja? Nekādas miltēnās mērces, neko tam līdzīgi. Ko tad mēs varam ēst? Jā, tad mēs varam ēst zīvi, bet arī nekādos ceptos panējumos, jā, tur tā. Olas mēs varam ēst. Nu, ar zivi, protams, jums pašiem ir tad jāskatās, jā, ir cilvēki, kam ir alerģijas pret zivīm, jā, tad. Mandeļu milti, jā, griķi, jā, griķi mandeļu milti dar, jo tas nav labība. Tā. Tātad, nu, garneles, jā, jūras produktus tātad var ēst, kam jūra garšo. Kam garšo un kam der, jā, kam nav alerģijas. Tātad var griķus, var kinoja, jā, kaņepes, tātad sēklaugus. Amarants ir sēklaugs. Jūs varat paskatīties, kas vēl, jā, kas nesatur cieti. Ko var vēl? Tātad visa veida dārzeņus, cik sirds vēlās. Zaļā krāsā vispār bez ierobežojumiem. Nu, dārziņiem vispār nav ierobežojumi. Dārziņus mēs ēdam. Ogas un augļus ēdam ar akcentu uz dārziņiem tomēr. Vispirms dārziņi, pēc tam ogas, augļus no visa mazāk. Jā? Tādā kombinācijā.
Es saku, ka šī ir līdzīga, tas saraksts ar kaut kādām zināmām diētām, bet ne līdz galam. Tur ir augļi, ogas, audi šeit viņas ir iekšā. Tos mēs ēst varam. Nu, reāli var es viņus arī ēdu. Ko vēl drīkst? Kartupeļus drīkst. Aknām kartupeļi patīk. Nu, ja mēs gribam skatīties no tievēršanas viedokļa, tad vislabāk būs vārīti un augsti, vārīti un atdzesēti. Tas būs vislabākais variants. Nu, cepti nebūs tas variants, kas mums šajā reizē der. Nekā, ne priekš aknas veselības, ne priekš tievēršanas, cepti, nekāda, ne frīkartupelīši, ne uz pannas cepti, nekādi, moglēs cepti, jā, varētu būt, ok. Piemēram, ar visu mizu, tādi varētu būt cepti. Nu, bez šaubām tātad sviestu es jau teicu, eļļu, labu eļļu, drīkst kokosriekstu eļļu, drīkst, jā, šādas visas gīsviestu. Nu, varbūt es kaut ko aizmirsu pieminēt, jūs variet man jautāt. Tātad, protams, visas saldās limonādes un gāzētos dzēļus un tā tālāk, to visu nē. Nu, jautājums ir, kā jums tāds iepriecinājums? Vai jūs to gribat mēģināt vai negribat mēģināt, tā ir jūsu personīgā tātad izvēle. Es to esmu reāli izmēģinājusi, man nav nekāda jēga jums stāstīt pasakas, jo es neko te jums necenšos pārdot, izņemot konsultāciju, ja jums vajag. Tā, cik labi sēdu kartupeļus, neēdu jūras veltes, bet vai melnu kafiju nemaz? Nu, redzi, nemaz. Nu, redziet, jūs variet skatīties, šeit jau nav tas tā noteikts. Es vienkārši pateicu tā, kā tas ir. Cik ilgi ir šī te produktu izslēgšana, to jūs variet skatīties paši. Nu, tas, kas ir minimālais ir vismaz 21 diena, tas ir minimālais. 21 dienu noteikti vajag, jā. Un pēc tam jūs variet darīt kā? Pieņemsim, ka jūs tagad to 21 dienu esat tos produktus izslēguši, jūs pēc tam variet, kuru jums tagad vairāk gribās. Parasti ir tā, ka to produktu, kuru mums visvairāk gribās, viņš mums personīgi, mums vismazāk dara. Es tā kā brīdinu. Nu, lūk, pēc tam, kad jūs esat izdoju pagājis vismaz 21 diena, ja gribat ilgāk, jūs varat sākt likt pa vienam produktu atpakaļ un skatīties, kā jūsu organisms uz to reaģē. Ļoti iespējams, ka tieši kafija jums būs ok. Jūs viņu ātri varēsiet atgriezt ierīdā vai nezinu, vai daļa, vai vienalga kas. Siers, piemēram, jā. Siers arī ir viens no tādiem trikie variantiem. Kā jūs darat? Jūs tad tikai vienu no produktiem ņemiet. Nelieciet uzreiz to un to vēl kaut ko. Jūs nekad nezināsiet, tad, ja jums būs kaut kāda slikta reakcija, kurš bija tas īstais vienu. Un tātad 3 dienas, jā, viņu iekļaujat savā ēdienkartē un skatieties, tieši tāpatās čekojiet, kāda ir jūsu sajūta. Ja jūsu sajūtā nekas nemainās uz slikto pusi, jā, tātad ok, tātad mēs to atstājam. Un tā pa vienam jūs varat ņemt un iztestēt visus produktus. Un šāda veida testēšana ir daudz precīzāk un daudz efektīvāks tests, nekā iet nodot tās dārgās analīzes uz visādām alerģijām, kur cilvēks iet uz to visu garbo sarakstu. Es, kad paskatījos to visu sarakstu, Gulbija laboratorijā šķiet, jā, uz kādiem produktiem taisa tos alerģijas testus, saķēru galvu, man liekas, uz visiem, kādi vien vispār ir. Un tās analīzes īstenībā nav precīzas. Jā, mīļā, viss mums ir savās rokās, nav cita varianta. Vienkārši mums jāvāc tās zināšanas, kas mums ir vajadzīgas, un jāliek praksē, un jātestē, un jāskatās, jo katrs mēs esam individuāls. Neviens nevar pateikt, neviens no malas jums neko nevar pateikt. Arī tie speciālisti, kas tiešām ir speciālisti, es nezinu, varbūt Latvijā tādi ir, es personīgi neesmu pazīstama. Speciālists iziet šo te tavu dzīves un ēdienkartes analīzi kopā ar tevi, ar to sākās. Un tikai pēc tam, ja ir nepieciešams, ja viņam rodās kaut kāds doma galvā, ko viņš grib vēl pārliecināties, tikai pēc tam viņš izraksta un aizsūta uz kaut kādām analīzēm, asins analīzēm un kaut kādām pārbaudēm. Ja speciālists sāka pa priekšu, ka viņš uzraksta, tev jānodot šīs analīzes, un tad es ar tevi runāšu, tas nav speciālists. Tas nav speciālists.
Un tāpēc es saku, es nezinu. Varbūt Latvijā ir tādi ārsti un uzturu speciālisti. Es nezinu, es personīgi īsti nezinu, kas Latvijā notiek. Es zinu, ka citur ir. Un vienalga, jā, ir tas speciālists var būt cik labs gribēdams. Viņš var tev izlikt visu kā uz paplātes, kas ar tevi notiek, bet ja tu pats neies un nedarīsi, nu neviens tak tavā vietā tur mutē iebāzt, man nevar un apēst nevar. Tāpēc jā, tas no vienas puses jā, ir atbildība jāuzņemās uz sevi. Tā ir sliktā ziņa. Bet labā ziņa ir tā, tad es pats varu ietekmēt to, kā es jūtos, kā es izskatos, kā es jutīšos rītā, kā es jutīšos, izskatīšos pēc 10 gadiem, un es šodien pats varu darīt, ja man šodien viss ir kārtībā, tad es šodien varu parūpēties par to, lai man tā demence nepienāk, un lai man tas Alzheimers nav, un lai man nav, jā, lai tie kauli nav trausli, bet ir stipri, un lai man muskuļu masa arī 60 un 70 un 80 ir tāda, kāda viņai ir jābūt, nevis es sačerglējos, sakumpļos un tā neko nevar izdarīt. Es negribu, es te nevienu nemēdu, vienkārši par to, ka, kad, saprotiet, visi tie cilvēki, kam šobrīd ir locītavas sāpi, muguras sāpi, vēl kaut kas sāpi, kas ir mūsu, teiksim, Latvijā pensionāru lomā, kas ir vienkārši dzīvoja tajā valstī, kuras vairāk nav un vairs tie cilvēki, nevienam par to nav atbildība, un tās pensijas ir smieklīgas un cilvēkam ir reāli finansiāli grūti. Ja es nerunāju par tiem cilvēkiem, tiem ir, kas var un palīdzēt un kā lai cilvēkam uzlabot to dzīvi, bet es runāju par tiem, kas šobrīd ir strādājoši, pelnoši un kam tas viss vēl ir priekšā. Mums un jums ir izvēle, kādas tās vecumdienas būs. Jā, bez šaubām mēs nevaram visu paredzēt, un mēs kur to salmiņu sev, teiksim, nevaram paklāt, jā, viss ir Dieva vai radītāja rokās, jā, pa lielam, bet to, ko mēs varam izdarīt, es domāju, ka mēs sev to esam parādā. Gribēt zināt, saprast, un praktiski sevi iedot, jā, nevienmēr sanāk kā pēc grāmatas, jā, bet censties, ok, šodien man tas nesanāca, galvenais sevi nelamāt par to, ka kaut kas nesanāca, tas ir, jo kas būs, tad būs stress, tas būs kortizols, tas būs kūka pa virsu, un žampis, un vēl viss pārējais. Sevi nekad nedrīkst lamāt ne par ko. Visu, ko mēs neizdarījām, mēs izdarījām labāko, ko mēs šajā situācijā varējām izdarīt. Sevi lamāt nedrīkst nekad. Un sevi nedrīkst teikt, ka tu esi tur slikta, ka tu esi resna, ka tu esi veca, ka tu esi šķība, greiza, vēl kaut kāda, nekad mūžā. Tu esi vislabākā, visskaistākā, viskrūtākā, un tieši tāda, kāda tu esi šodien. Un rīt paskatīsimies, ko mēs varam izdarīt vēl labāk ar tādu attieksmi. Ar tādu attieksmi mēs pie sevis drīkstam pie sevis nākt tikai ar tādu attieksmi. Nu, lūk. Jāskatās, vai man kaut kas, ko es vēl gribēju teikt, it kā nē. Nu jā, un par to vēl paturpināšu par to, kad atgriezties pie normālas sēšanas. Tā kā jums būs pagājušas tās 21 diena, tā kā jūs sāksiet likt pa druskai atpakaļ, jā, tad ir ļoti iespējams, ka jums pat kaut ko nemaz negribēsies likt atpakaļ. Jā, jums vienkārši negribēsies. Tā arī var būt. Kas attiecās uz mani, kāpēc es arī mazliet tā kā samulsu, kad nevar likt atpakaļ. Man nebija tāds pat jautājums. Nebija. Man tā iepatikās, jo es esmu zālētājs. Man garšo dārziņi, man garšo augļi un nogas un viss pārējais man garšo. Un man tas pilnībā nekādīgi netraucēja. Ko man gribējās? Man gribējās sieru. Man gribējās sieru no tā aizliegtā ar kafiju. Ar kafiju bija ļoti interesanti. Es esmu arī kafijas dzērājs, un es varu dzert arī vakarā kafiju, un es vienmēr esmu teikusi, es varu dzert vakarā un iet gulēt, un man tas netraucēja gulēt, bet tā kā es biju, kādas nedēļas 2 nebija dzērus kafiju nemaz, es sapratu, ka tomēr tas miega kvalitāte ir savādāka nekā, ja es dzeru kafiju un vakarā. Tā kā, kas ir kafijas dzērāji, un ja jūs dzerat daudz kafijas, jūs variet, teiksim, samazināt sākumā to kafiju un paskatīties, kā jums ir. Ja? Tas jau nav akmenī cirsts, tas ir darbs ar sevi, iepazīties ar sevi. Jūs tagad paņemiet, un kā jūs jūtaties? Nē, jums tagad ir slikti, ieliec, padzeriet to kafiju, paskatieties, kā jūs jūtaties. Ja?
variācijas pameklējiet. Noslēgumā man šeit ir pierakstīta tāda lieta, ja, kam tiešām interesē tas svars, un jūs ar to svaru netiekat galā, un tiešām ar to svaru gribat tikt galā, jums ir svarīgi saprast, no kā jums tas svars ir. Jā, tā var būt gan insulīna rezistence, tas var būt pirmsdiabēts. Pirmsdiabēts jau nekādā veidā nesāp, cilvēki dzīvo gadiem, un viņi nezin, ka viņam ir šis, jā, cukura diabēts varbūt. Nu, tikai ko es varu pateikt jums, tādu nomierināt. Ja tas ir otrā tipa diabēts, cukura diabēts, ja nav pirmā tipa, ir otrā tipa, tas ir mūsu dzīvesveida sekas. Un nav tāda lieta, ka to nevar atgriezt atpakaļ. Tas ir radies mūsu ēšanas ieradumu dēļ, un tieši ar ēšanas ieradumiem mēs to varam atgriezt atpakaļ. Pirmām kārtām, ja tas nav kritiski dzīvībai, sākt ar ēdienkarti. Tie var būt arī, kā es teicu, varbūt vairogdziedzera, šitie te hormoni, un tas var būt menopauze, kad mums vispār hormoni lēkā, bet šeit arī, ir svarīgi, ko mēs ēdam, kā mēs guļam, tas viss ir svarīgi patiesībā, par ko mēs runājām, pie kā. Tad, ja gribiet dziļāk, var paskatīties arī, kāda ir varbūt tās deficīti. Jā, piemēram, ja mums ir vitamīna D deficīts, tad arī jūs varat nepievēt. Jā. Tad varbūt nav izslimts garas stāvoklis vai depresīvs noskaņojums, var mati būt krist ārā un nāda būt daudz, kas varbūt no D vitamīna jums nav. Tā kā D vitamīnu jūs variet uztaisīt analīzi, jums pat nav jāiet nekādi norīkojumi no ārsta, vienkārši aiziet uz laboratoriju, cik viņš tur maksā tagad kaut kādi 14 vai cik eiro šeit Latvijā, ka aiziet uztais un paskaties, un ja tas D vitamīns ir zem 30, tad noteikti vienkārši vajag iet un pirkt un ēst D vitamīnu, nav svarīgi, ka ir vasara, nav svarīgi. Tas neko mums īsti nedod. Magnija deficīts ir ļoti bieži cilvēkiem, tāpēc, ka magniju mēs ļoti daudz patērējam, neapēdam tik, cik vajag, ir joda deficīts. Neskatieties, kad dzīvojam pie jūras, kad dzīvojam Latvijā, ja tu dzīvo tieši tur jūrmalā pie pašas jūras, tad tur vēl tu kaut kādu jodu dabū, bet jau šeit Rīgā nekāds tev te jods nav, un ja tu esi vēl tālāk no jūras, tad nav joda deficīts, mums ir. Skatīties pirmām kārtām, kur jods ir jūras produktos, bez šaubām, vai tad mums kaut gan ar uzturu bagātinātājiem, kā ar jodu, tur ir vajag zināt, kuru jodu visu pēc kārtas nevar. Tā. Un vēl ir ļoti svarīgi, to, kāda mums ir, kā mums strādā gremošanas sistēma, kāda mums ir skābe, vai mums ir pietiekama skābe. Jo, ja mums nepietiek tās kuņģa skābes, tad mums, lai cik laba ēdienu mēs ēstu, mums viņš nepārstrādāsies kā vajag. Jo, ja mums nav kuņģa skābe, mums žults neatdalīsies tā kā vajag, un neizstrādāsies gremošanas fermenti. Un viss tas iet tā, viens pēc otra, un līdz ar to tad arī tos uztura bagātinās, kāpēc kādreiz saka, tie uztura bagātinātāji nestrādā. Viens ir tas, kad uztura bagātinātāji ir skatoties, kādi ir tādi gan šādi. Otrs ir tas, kā tev darbojās kuņģis, kā tev darbojās gremošanas sistēma. Ja kuņģī nav pietiekami skābes, arī, protams, neuzsūksies tik labi, un kur vēl mums ir deficīti, sevišķi sievietē. Dzelzs deficīts, un tas arī, un kāpēc ir ļoti grūti, tur rēdot tos preparātus, vienalga, tas dzelzs nekāpj uz augšu. Tas arī viens no iemesliem ir tas, ka mums ir nepietiekama kuņģa skābe. Ja viņa nav, tad dzelzs arī mums neuzsūdzās. Tā kā tas viss mums organismā ir saistīts savā starpā. Tie, kas klausīsies ierakstā, kam pietiks pacietības, un ja jums savukārt rodās jautājumi, jūs arī viņus variet rakstīt, ja viņi šeit parādīsies, tad es vai nu atbildēšu rakstiski, vai paskatīšos kāds jautājums, varbūt tās video ierakstīšu. Okay. Un lai jums, meitenes, izdodās. Neizdodas tikai tam, kurš neko neiet un nedara un nemēģina. Ar savu pieredzi esmu padalījusies, šī metode strādā ne tikai man, strādā arī visiem pārējiem, kas to pielieto. Tā kā vienkārši uz priekšu. Būšu priecīga, ja jūs kāda, kas ņems kaut ko un darīs, ka jūs pēc tam man vai nu privāti vai kā, ka jūs vienkārši padalīsieties, man vienkārši ļoti interesanti, es būšu priecīga.
ja jūs ar savu pieredzi padalīsieties. Saku visiem čau, čau, labvakaru!